Te ir izvilkums no jūsu sadarbības līguma, kurš bija parakstīts 2023. gada rudenī, kad izveidojās šī valdība. Ja? Un tas ir punkts par ministru prezidenta tiesībām pieminētajām prasīt ministra demisiju. Nu, izejam cauri 6+1 punkti. Ja viņš ir zaudējis ministra prezidenta uzticību, nav teikts, ka kāds zaudēja uzticību, netika tā pateikts. Darbs nav atbilstošs no profesionālas kvalitātes viedokļa, nu tā nav pateikts. Nespēja nodrošināt tur noteikti uzdevumu izpildu deklarācijā, nav pateikts. Apzināti kaitējis valsts interesēm, nu galīgi nav pateicis. Mainījis politisko piedrību, nav neviens mainījis. Sadarbojies ar sankciju personām, toreiz daudz apspriests punkts. Nav nevienam nekas tāds inkriminēts. Nu, visbeidzot, ne tikai ministrs, bet visi partneri, ja nepilda saistības, ko uzņēmušies ar šo vienošanos. Arī nav pieminēts šis punkts. Manuprāt, ir jānosauc saskaņā ar kuru pantu tiek atbrīvot ministri no darba. Attiecībā uz procedūru tika precīzi ievērota, un saskaņā ar procedūru premjera arī paziņoja, kādā kārtībā tas notiks. Viņi saskaņā ar procedūru pateica, ka 48 stundu 524 punktu ietvaros viņi informē par nodomu atbrīvot. Precīzi. Tas nav pamatojums. Šie punkti ir pamatojums. Nu, vēlreiz, tad ir satversme, ir pamatojums. Kā premjeras... Priekš kam jūs šādu līgumu publikai rādat? Tad neslēdzat tādus līgumus? Premjeras ir ministru kabineta veido premjerministra aicināt. Sadarbības līgums ir pārkāpts vai nav? Es neredzu nekādu sadarbības līguma pārkāpumu. Jūs zināt kādu citu punktu saskaņā, ar kuru sadarbības līgumā var atbrīvot no darba ministrus? Mēs tikpat labi varam sākt diskusiju par punktu 5.1.3.1. Tad, ja premjeras saka, tādā gadījumā es jūs atbrīvoju no amata, tad, zinām mērā, to var traktēt arī kā šī punkta jautājumu. Ja zaudēs uzticību? Tad zaudēs uzticību.